kāds no ļauģu pulka sacīja Jēzum, mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Bet viņš tam atbildēja, cilvēku, kas mani iecēlis jums par tiesnesi vai mantas dalītāju. Tad viņš tiem sacīja, pielūkojiet un sargieties no jebkādas mankarības, jo ja kāda visā viņa dzīve nav atkarīga no viņa mantas. Un Jēzus pastāstīja viņiem līdzību sacību. Kāda pagātā cilvēka tīrums deva labu ražu, un viņš sevi domāja sacīdams. Ko lai es daru, jo man nav kur novietot savu ražu. Un viņš sacīja, es darīšu tā, nojaukt. Halo. Halo. अपना अंदर आओ यूट्यूब चलता है उसमें। हेलो 2 GB देख रहा है 2 GB में ही पूरी मूवी चलेगी आपका। Bet Dievs sacīja viņam, tu neprātīgais, šajā naktī tavu veseli atprasīs no tevis, un kam paliks tas, ko tu sakrāji. Tā iet tam, kas krāja sev mantu, bet nav bagāts pie Dieva. Tas ir Kunga vārds. Lai kaut slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžu slavēts. Dārgie svētcelnieki, mīļie brāļi un māsas Kristu. Šodien mēs turpinām savu ceļu ne tikai fiziski pa zemes ceļiem uz Aglunas svētdienu, bet arī garīgi ceļu uz Dieva zemi. Agluna nav tikai vieta, tā ir žēlastības telpa, kur debesīs pieskaras zemē, kur Dieva vārdi vēl mums pie sava tēva. Un šodienas Dieva vārds kā zibra, patiesa vārds šajā ceļā, kur ir tava sirds, uz ko tu esi ceļā. Pirmajā lasumā no mācītāja grāmatas mēs dzirdam, tukšība, viss ir tukši. Cik reizes arī mēs savās ikdienas dzīvojam nogludinot, skrienot pēc lietām, kas beigas izrādās tukšās. Mēs uzkrājam, plānojam, strādājam, bet ja tajā visā nav Dieva, tad mūsu dvēsele paliek izsalkas. Mācītājs mūs mudina atrast un ieraudzīt, kā tikai tas, kas saistīts ar mūžību paliek. Svētais Pāvils Kolosīšiem rakstā: meklējiet to, kas ir augšā, kur Kristus sēž pie Dieva labas rokas. Brāļi un māsas, svēts ceļojums uz Aglunu
raizes un skatāmies uz to, kas ir augšā. Mēs esam ļaudis, kas caur kristību ir nomiruši grēkā un esam devuši jaunai dzīvei. Un šajā pasaulījumā mēs ļaujam Dievam pārvaldīt, no kā mums jāatbrīvojas lepnuma, mankārības, rūkuma, vienaldzības. Evanģēlijas kā zeme nesa labu ražu. Šķūrums krāja plānu, un tāds sakā apsēd manā dvēselē. Tev viss ir apkusties, dzēra, liksmu. Bet tikai saka, tu neprātīgais šī nakti tavu dzīvi no tevis prasīs. Šis dzīves bija aktis pasaulē, bet aktis Dieva priekšā. Viņš uzkrāja sevi, bet viņa dvēsele bija tukša. Šī līdzība nav brīdinājums pret mani, bet pret to, kā mēs bieži aizmirstam to, kas patiesi svarīgs. Bagātība Dieva priekšā nenozīmē pilnu maktu, bet pilnu silti. Silti, kas mīl, kas iedod, kas kalpo, kas tic. Mīļie svētcelinieki, jūs nesat nogurumu, sviedrus, lūkšanas, sāpes un arī prieku šajā ceļā. Jūsu soļi ir jūsu ticības liecība. Un šeit un tur Aglonā mēs atnākam kā garīgi navāji, bet Dievs mūs grib piepildīt. Šis ir brīdis atjaunot savu dzīvi Dieva klātbūtnē. Nav svarīgi, cik daudz mums pieder, bet cik daudz Dieva ir mūsos. Dievmāte Aglonā vienmēr rāda uz Jēzu. Viņa mums saka, dariet visu, ko viņš jums saka. Šodien viņš mums saka, esi bagāts Dieva priekšā. Esi bagāts pazemībā. Esi bagāts žēlsirdībā. Esi bagāts ticībā. Lūksim šajā svētajā misē, lai mūsu sirdis kļūtu brīvas no visa liekā, lai šis ceļojums nav tikai ceļš kājām, bet arī ceļš uz atgriešanos. Ceļš, kur mēs atdodam Dievam visu, un viņš mūs piepildā mīlestību, kas nepāriet. Un kad atgriezīsimies mājās, lai mēs būtu ne tikai svētcelnieki, bet liecinieki, cilvēki, kas piedzīvojuši Dievu un nes viņu pasaulē. Amen. Amen. Piedelsimies un apliecināsim mūsu ticību Dievam.
Es titu vienam Dievam, visvarenajam Tēvam, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā lietā. Es ticu Dievam, Kungam, Jēzum Kristum, viņa vienzimušajam Dieva dēlam, Dievs visiem mūžiem no Tēva dzemdinātā, Dieva no Dieva, gaisma no gaismas, patiesu Dieva no patiesu Dieva, dzemdināta un neradīta, būtībā līdzīgu Tēvam, un caur viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ, un mūsu ir nācis no debesīm, ieviesojies caur svēto garu, no jaunas Marijas, un pats cilvēks, krustās Kristā, Dievs Pilāta laikā, cietis un nokatīts. Welcome, my friend. Здравствуйте, добрый вечер. Hi. Lūksim par svēto baznīcu, lai Dievs dāvā, lai žēlastību pasludina un pūpina katram cilvēkam, ko mūžīgos labums, kurus viņš esi apsolījis. Lai Dievs atnāk un stiprina mūsu pārāstu Leonu 14. Visi kristāvus, grēcinieks un dārginus, lai svētais gars viņiem dāvā savu dzīvību, kā sludināt Kristus mācību un kā nodot lielu mīlestību, ar kādu Dievs mīl katru cilvēku. Mēs tevi lūgsim, lai Dievs apgaismo to cilvēku prātu un sirdi, kuri pārbauda kāpēc, lai viņi kalpo kopējiem labumam, lai iestājas par taisnību, par labklājību visiem un par solidaritāti starp cilvēkiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim, lai Dievs palīdz tiem, kas piedzīvo šaubas un bērnas, lai ar garā pazemību viņi spēj pieņemt ticības gaismu, kas ir spēka un miera tāpēc. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Lūgsim par Ukrainu un par ikvienu kara vārdzinātu vietu pasaulē, lai Kungs apžēlojas par cilvēkiem, kas cīš ļaunumā un sūkumos, un dāvā Ukrainai un citām apdraudētajām valstīm taisnību un uzvaru. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Pateiksimies par Dieva vārdu, kas mūs stiprina, un ļauj viņu
iepazīt un lūksim ticību un paklausību kungam apšķiriem. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Lūksim, lai Dievs bagāti mums visus, kas esam šeit uzstājušies, lai būdami paklausīgi kunga Jēzus Kristus mācībai. Welcome, Kaswarbas. Welcome, my friend. Tap the screen. The tap. Malak Nadeem, welcome, my friend. Tap, double tap, my friend, double tap. Lūksim par mūsu mirušajiem brāļiem māsām, lai kungs, kas viņus Welcome, my friend. pasaulē. My friend, Mirušo savā valstī, Irfan Pardesi, welcome, my friend. Tap the screen. The tap, my friend. Tap, double tap, my friend. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Irfan Pardesi, double tap, my friend. Double tap. Kaswarbas, Malak Nadeem, welcome, my friend. Es tev pateicos, es zinu, ka šodien man ir Screen, ļoti my friend, double tap, double diena. tap. Es zinu, ka mana sirds asino un sāp. Paldies, ka tu stiprināji man šai dienā un biji man līdzās. Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Es pateicos par šīm 2 dienām Svētā Jākaba katedrāles Kaswarbas, tap, my friend. Es no sirds jums pateicos katram, kurš man bija blakus un Irfan Pardesi, tap, screen. The tap. samīļoja un par visu to labo, par kronīšiem un rožkalņiem. Slāva tev, kungs! Slāva! Mēs tevi lūdzam, kungs un Dievs. Kungs, pateicības garā mēs uzticam tev savās lūgšanas. Tu vēlies, lai mēs mīlētu tā, kā tu mūs mīli. Attīri mūsu sirdī no egoisma un ļauj mums, lai mēs mācāmies. हमारा कितना ही गिरा गया है प्रधानमंत्री आ गया अरे की कह दी नमस्ते नमस्ते चाची अम्मा आ गई लो जी
par labu mums un visai svētajai baznīcai. Kungs, tevi lūdzam labdarīgi, svētī šīs dāvanas, ko esam kā mūsu garīga uzraudzība, tagad mums pašas vārdā, mūsu
Visu savu baznīcu šīs zemes gaitas, savu kāpu mūsu pāvis un Leonu 14, mūsu biskāpa Bigļiem un visus biskāpus un garīdzniekus, kā arī savu tautu, ko esi atradis. Esi labdarīgs savai skaņai, kas ir nākusi pietiek savu lūgšanu. Bet pie sevis labais tās, arī ko savu bādās, kas ir dāvānīgs. Tad mums no pinušu vairs māsas, un visus, kas tālāk tāpacību aizgājuši no šīs pasaules, uzņem savu pastību, kuru arī mēs varam nopelnīt, lai Dievam skatītu tavu godību. Savu Jēzu Kristu mūsu kungu, tavu roku pasaulē to visu labu. Jēzu Kristu vīnu minā, Tev Dievam visvarentais, spēcākā vienībā, Dievs mūsu slavā visus mūžus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo tev pieder valstība, tev gods un vara mūžīgi. Dievam miers lai ir ar tevi.
Lūk, kas nes pasaules grāšus, sveicini Dievu, kuru Dievs aicināja Dievu savu kāzu. Kungs, es neesmu cienīgs nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūs vesela. Hi, my friend.
Amen. Paldies jums par ļoti skaisto sprediķi. Tēvs un dēls, Tavs gars. Pateicība Dievam. Paldies, Kintī, ļoti skaisti.